Latvijā dzīvo unikāls mākslinieks. Valentīns Ivanovs ir viens no nedaudzajiem pasaulē, kurš darina savus darbus no olu čaumalām. Viņu apciemot devās Natālija Valdniece. Olas, lai dabūtu materiālu gleznām, viņš speciāli uzturā nelieto. Valentīnām vispār tās īpaši negaršojot. Čaumalas viņam nes visi – draugi, radi, paziņas un pat kaimiņi. Вчера гости пришли, мне 2 кулька принесли. Vakar ciemiņi bija atnākuši, 2 maisus atnesa. Vienīgais, kas ir slikts, Latvijā pazuda baltās olas. Tikai brūnās. Ir tikai viena vieta Rīgā, kur tādas var dabūt. Čaumals no baltajām olām ir daudz labāk. Tur krāsa daudz dzidrāk sanāk. Toņus var speciāli pieskaņot, ar brūnajām tā nesanāk. Liekot atsevišķi katru daļiņu ar pinceti, mākslinieks veido iecerētā darba nokrāsu. Sākumā viņš gleznas darināja no pērlītēm, bet tas sanāca pārāk dārgi. Meita, kura dzīvo Īrijā, izstāstīja viņam par mākslinieku, kurš veido gleznas no olu čaumalām. Es aizbraucu ciemos pie meitas uz Īriju, un šis mākslinieks man parādīja. Es uzreiz visu sapratu, kad lidoju atpakaļ, galvā jau 100 gleznas ar olu čaumalām bija izveidojis. Gleznas no čaumalām Valentīns veido pusotru gadu, jau ir tapuši 70 darbi. Viena glezna top vismaz 1 nedēļu. Ilgākais termiņš esot bijis mēnesis. Glezna Valentīns taisa uz stikla pamatnes. Sākumā ir skice, pēc tam jāstrādā ar pinceti, līmi un, protams, čaumalām. Много показывать не буду вам, потому что надо как-то патент мне пробивать, я так думаю. Visu savu mūžu Valentīns nostrādājis par saldējumu iekārtu mehāniķi. Ar mākslu, var teikt, bija uz jūs, un tikai tad, kad aizgāja pensijā, parādījās šī aizraušanās. Saka, ka aizmirsis pat par sievu. Nodarbojos ne ar to, ar ko vajadzēja. Es tagad jūtu, ka tagad es beidzot sevi realizēju. Naktī pat mostos kaut kādu gleznas sižetu izdomāju. Pie olām ir jāpierod. Viena ir trausla, otra ļoti bieza. Katrai ir sava specifika. Krāsas Valentīns pieskaņo, izmantojot gan garšvielas, gan bērzu lapas. Kauguru kultūras namā līdz māja sākumam var iepazīties ar Valentīna Ivanova darbiem. Šī glezna ar tīģeriem bija viena no pirmajām, kuru mākslinieks ir izveidojis. Dzīvnieku emocijas parādās tikai tad, kad viņš klāja visu čaumalas. Vienai gleznai Valentīns izmanto apmēram 50 olas, jo liela daļa čaumalu darba procesa laikā kļūst neizmantojama. Mākslinieks saka paldies savai sievai par to, ka netraucē. Tā viņai esot ļoti laba īpašība. Natālija Valdniece, Ilmārs Roķis, LNT.